par to iespēju paust arhīvu viedokli par nacionālā kultūras mantojuma satura un kontaktēšanas pieredzi. Vispirms ir jāsāk ar to, ka jāprecizē, ka stāstīšu galvenokārt tikai par Latvijas Nacionālo arhīvu un Latvijas Valsts arhīvu, tāpēc ir šis uzraksts. Ja mēs runājam par atmiņu glabātājiem, tad bibliotekām un muzejiem ir vairāk paveicies ar to nozīmes apzināšanos sabiedrībā, un to darbība ir vairāk saprotama nekā dokumentu un arhīvu loma. Kopumā tas viss ir saistīts ar arhīvu pieejamību, kas ilgu laiku bija nevis tiesības, bet gan privilēģija. Situācija tagad ir mainījusies, un arhīvā glabātie dokumenti ir brīvi pieejami un izmantojami, ja to pieejamību neierobežo likums. Pamatā tas ir saistībā ar personu datu aizsardzību. Pavisam nedaudz ir jāatgriežas arī pagājušā gadsimtā. Sākās jau viss ļoti daudz 1919. gadā nodibina Vēsturisko arhīvu Izglītības ministrijas pārziņā, un līdz pat 40. gadam arhīvs strādā pilnvērtīgu darbu. Tālāk visiem zinām notikumu dēļ gan no austrumiem, gan no rietumiem, gan atkal no austrumiem sāks arhīvu nodošana iekšlietu struktūru pārziņā ar visām no tā izrietošajām sekām. Līdz 60. gadu sākumā notiek arhīvu reorganizācija un tiek nodibināts arhīvs ar tādu diezgan brīnišķīgu nosaukumu kā Latvijas PSR centrālais valsts oktobra revolūcijas un sociālismu celtniecības arhīvs, jeb tagadējais Latvijas valsts arhīvs. Un notiek dokumentārā mantojuma dalījums kā robežšķirtni, izmantojot Otro pasaules karu. Attiecīgi viss, kas attiec uz padomu laiku, ir valsts arhīvām, bet viss tas, kas ir noticis pirms brīnišķīgajiem padomu laikiem, ir vēstures arhīvām. Un tagad 2011. gadā ir izveidots Latvijas Nacionālais arhīvs, kurā ir apvienots Latvijas valsts arhīvu kā struktūra vienības. Šajā ēkai jūs noteikti esat braukuši garām un domājuši, kas gan ir aiz šīs lielās brunās sienas. Tas ir Latvijas valsts arhīvu glabātavs 4 stāvos. Jāatzīmē, ka glabātavu piepildījums šajā ēkā jau ir sasniedz 98%. Šī 1985. gadā celtā ēka ir speciāli celta arhīvu vajadzībām, kas līdz šim ir bijis ļoti liels retums, jo līdz šim arhīvu ēkas ir pielāgotas, pārsvarā tās ir noliktavu vai rūpnīca ēkas. Tagad mēs esam ienākuši iekšā un atrodamies 4. stāvā glabātavē, kurā glabājas kultūra, personu fondu un rindu dokumenti. Tātad nacionālais dokumentārais mantojums. Kas tad tas ir? Tā ir daļa no nacionālā kultūras mantojuma un to veido dokumenti ar arhīvisko vērtību. Jāatzīmē, ka dokuments jebkurā gadījumā ir mazāk publisks, jo tas netiek radīts ar mērķi to lasīt arhīvā. Dokuments sākotnējais mērķis vienmēr bijis cits. Ko gan nozīmē arhīviskā vērtība? Tas ir vai nu dokumentu informatīvais nozīmīgums vai dokumentu pierādījuma vērtība. Arhīvā, protams, glabājas pārsvarā institūcija dokumenti, jo likums tām nosaka pienākumu veikt savas darbības dokumentēšanu. Tām ir jārada autentisks un ticams savas darbības liecības, atbilstoši institūcijai noteiktajām funkcijām un uzdevumiem. Likums nenosaka obligāti pienākumu fiziskai personai dokumentēt savu dzīvi. Tāpat kā likums nenosaka fiziskai personai termiņus, kādai tai jānodod valsts glabāšana arhīvā dokumenti. Institūcijām dokumenti ar arhīvisko vērtību, kur ir atlasīti pastāvīgai glabāšanai, tiek nodoti arhīvā nevēlāk kā 15 gadus pēc to radīšanas vai saņemšanas. Savukārt attiecībā uz elektroniskiem dokumentiem termiņš ir samazināts. Tie ir jānodot valsts glabāšanā nevēlāk kā 5 gadus pēc to radīšanas. Ar arhīvu es domāju Latvijas Nacionālo arhīvu, ne institūcijas iekšējā arhīvu. Kā nosaka dokumentu arhīvisko vērtību? Tas notiek dokumentu izvērtēšanas procesā, ievērojot likumā noteiktus kritērijus. Vispirms, protams, dokumentam ir jāatspoguļo publiskās pārvaldes darbības valsts politikas veidošana un īstenošana. Otrkārt, dokuments ir ilgstoši izmantojams institūcijas vai privāta personas pienākumu tiesību īstenošana aizsardzībai. Treškārt, dokumentam ir vēsturiska, sabiedriska, kultūras vai zinātniska nozīme. Ceturtkārt, jāņem vērā dokumentu izcelsme un ārējās īpatnības. Piektkārt,
notikuma vai fakta īpašais raksturs un visbeidzot dokumenta autora nozīmīgums. Bez tam ir jāizvērtē, vai nav vairāk eksemplāri un nav beidzies glabāšanas termiņš. Jāatzīmē, ka personu fondu un trīņas dokumenti ir pastāvīgi glabājumi. Tātad saskaņā ar likumu glabājumi mūžīgi. Personu fondu dokumentu komplektēšana balstās uz pamatprincipu uzkrāt fizisko personu dokumentus, kuri attēlo individu un sabiedrības miedarbību. Tā misija sabiedrībā un šīs misijas īstenotāja personības veidošanos. Personu fondu komplektēšanas principu kritērija ir šādi. Personas, kuras ar savu darbību kopumā būtiski ietekmēs dzīves norisu vai attīstības procesu. Personas, kuras ar savu darbību būtiski ietekmēs vienu vai vairāk sabiedrības nozars. Personas, kuras sabiedrība kopumā vai tās atsevišķas nozars nav būtiski ietekmējuši. Taču ir dokumentējis notikums, kuros iesaistīta liela sabiedrības daļa un kuri nav dokumentēti, ja personas dokumenti papildina informāciju par notikušo vai iesaistīt nelielu sabiedrības daļu, tad šis paveiktais atstājas lielu ietekmi sabiedrību kopumā un arhīvā esošie dokumenti pilnībā neatklāja pieņemto lēmumu ietekmi uz sabiedrību un personas dokumentu to papildina. Arhīvā glabājumās personu fondu kolekcijas visplašāk pārstāv jomas, kas ir saistīts ar kultūru, mākslu, publicistiku. Nākamā lielākā joma ir valsts un sabiedriskie darbinieki. Tā ir seko tautsaimnieki, lauksaimnieki, inženieri, arhitekti, zinātnieki un tā tālāk. Tagad aizraujošā teorētiskā daļa ir beigusies, un es esmu nonākusi līdz konkrētiem piemēriem. Informāciju par Latvijas valsts arhīvā glabātiem fondiem var atrast arhīvu mājaslapā, tikai jāņem vērā, ka Latvijas valsts arhīvs ir tik īpaši, ka mums ir pašiem savu datubāzi un centrālajā fonda reģistrā. Kā jau iepriekš minēju, tad līdz pēc Latvijas neatkarības atgūšanai arhīvi tika veidot Padomju Savienības arhīvas sistēmas parauga un pakļaut iekļietu struktūrām. Ko tas nozīmē saistībā ar personu fondu komplektēšanu? Šeit ir viens diezgan biedējošs piemērs tēva un dēla personu fonds. Tēvs ir bijis izglītības darbinieks, dēls arhitekts. Pievērsiet uzmanību miršanas gadam. Domāju, ka sīkāk nav jāskaidro. Tā kā katrai kolekcijai fondam ir sava lieta, gan drīz kā darbiniekam personāla daļā, tad atklājas diezgan vērtīgs informācijas avots. Šajā gadījumā mēs redzam, ka 1956. gadā slepeno fondu nodaļa nodod 10 lietas tautsaimniecības iestāžu fondu nodaļai. Te laikam arī komentāri liek. Turpinot par personu fondiem, tie tika apzināti un vākti jau kopš 60. gadu beigām. Protams, ka komplektēšanas darbs bija ideoloģiski ietekmēts un arhīva izvēle bija ierobežota un reglamentēts. Tomēr jāatzīmē, ka 70. un 80. gados uzkrātajos personu fondos glabājas daudzveidīgi un nozīmīgi savu laiku dokumenti. Atšķirībā no institūcija arhīva fondiem personu fonda arhīvā nonāk neskārtotā veidā un juridiski pietiek noformēt kā dāvinājums. Pēc dāvinājuma līguma parakstīšanas kolekcija kļūst par Latvijas Nacionālo arhīvu fondu sastāvdaļu un glabājas Latvijas valsts arhīvā. Dāvinātājiem ir plašas tiesības. Viņš var izmantot dāvinātos dokumentus uz arhīvu dokumentu izmantošanas noteikumiem. Dāvinātājiem ir tiesības pārbaudīt dāvināto dokumentu saglabātību, kā arī izvirzīt speciāls nosacījums dokumentu izmantošanā. Pēdējais parasti ir ierobežojums vispārēji pieeja lasītavā vai uz noteiktiem gadiem, pārsvarā maksimāli 20 vai pirms dokumentu pieejamības pētniekam ir jālūdz atļauj dāvinātājiem. Šādu nosacījumu mūsu kolekcijām nav daudz, bet pārsvarā tas ir noteikts konkrētiem kolekcijas dokumentiem, retāk attiec uz visu kolekciju pilnībā. Jāņem vērā, ka savus dokumentus cilvēki pārsvarā nodod jau cienējumos gados, līdz ar to katrā gadījumā ir vajadzīga individuāla, uzticība raisoša pieeja. Arhīvs nesarāda daudz apjomu, bet gan uz kvalitāti izvērtēt kolekcijas. Un atšķirībā no institūcijām, fiziska persona var pēc savas izvēles nodot kolekciju gan arhīvam,
gan jebkurai citai krātuvei pārdot kolekcionāriem vai pat iznīcināt. Personu fondu komplektēšana arhīvā galvenokārt nosaka kolekcijas īpašnieku labā gribu un viņu vēli nodot radīto vai uzkrāto materiālu valsts glabāšanā publiskai izmantošanai tieši valsts arhīvām. Tāpat jāņem vērā, ka personu fondu komplektēšanai valsts glabāšanā nevar piemērot striktu rezultātu plānojumu, taču tā ir plānveidīga, metodiski pamatota sadarbība. Protams, ka mēs varam būt tikai vienīgi pateicīgi cilvēkiem, kuri nodod mums savus vai ģimenes dokumentus bez jebkādas atlīdzības. Trīņus tautieši parasti vēl no saviem līdzekļiem sedz dokumentu nogādāšanas izmaksas. Tā kā es jau minēju, ka pārsvarā dokumentu kolekcijas arhīvam tiek dāvināts, tomēr ir arī īpaši gadījumi, kad arhīvs ir maksājis par kolekcijām. Šis ir viens no pēdējiem piemēriem. Grafiķa un kolekcionāra Pētera Rupīša profesionālās izcelsmes dokumentu kolekciju arhīvam piedāvāja viņu matinieki. Kolekcijā ir viņu studiju laiku zīmējumi, skices, grāmatu ilustrācijas, pieraksti, lekcijas, savāktais materiāls latviešu grāmatniecības vēsturē, materiāli par latviešu māksliniekiem. Viņš ir daudz darījis latviešu grāmatzīvu mākslas ekslibris attīstībā, un šī kolekcija satur 22,000 ekslibris, un ir arī plaša saraksts laika posmā no 40. gadu beigām līdz 1989. gadam ar pasaules grāmatzīvu kolekcionāriem, grafiķiem. Pirms kolekcijas iegādes no piešķirtajiem līdzekļiem fondu iepirkšanā arhīvā tika veikts slēdziens par dokumentu vērtību. To veids komisija, kuras sastāvā bija ne tikai arhīva, bet arī attiecīgās nozares eksperti. Arhīvu vēsturē ir arī gadījums par fonda likvidēšanu un dokumentu atdošanu īpašniekiem. Nesākšu konkrētus vārdus, tikai piebildīšu, ka tā joma bija saistīta ar kultūru. 90. gados arhīvam radiniece nodeva kolekciju, ko saņēmusi pēc testamenta. Šo kolekciju veidoja galvenokārt fotogrāfijas, nedaudz arī vēstules. Tika noslēgts glabāšanas līgums, tagad šādus līgumus arhīvs vairs nepraktizē. Viņš paredzēja, ka nodot glabāšanā attiecīgi deponē uz 10 gadiem personas dokumentus. Pēc 10 gadiem līgums netika pagarināts un arhīvā glabātos dokumentus matinieki izņēma. Tagad mēs ātri pārējām pie trimdas. Trimdas dokumentārā mantojuma daļa veido kolekcijas lielākā daļa no ASV. Te ir sabiedrisko organizāciju un personu arhīvi. Par 2. un 3. vietu cīnās Austrālija, Kanāda, tālāk seko kolekcijas no Lielbritānijas, Vācijas, Zviedrijas, Dānijas, Brazīlijas un citām valstīm. Runājot par trimdas dokumentiem, tad to īpatnība ir saistīta ar to, ka personas bieži vien ir darbojušās dažādās organizācijās, organizācijas ir sadarbojušās vai pat nevienmēr identificējama apstākļu dēļ. Vienas trimdas organizācijas dokumenti ir atrodami arī ar organizāciju nesaistītu personu vai citu organizāciju kolekcijās. Tāpat kā arī ģeogrāfiskais faktors nav traucējis citās valstīs dzīvojušos latviešus uzkrāt kādus no pavisam tālas valsts vai pat kontinentu latviešu sabiedrisko organizāciju dokumentus. Daudzos gadījumos kolekciju klāsts ir fragmentārs, nepilnīgs un satur daļēji dokumentu apjomu. Šis pēdīgais aspekts ir saistīts ar dokumentu pilnīgumu. Viena kolekcijas daļa atrodas kādā citā krātuvē, labākā gadījumā tas ir Latvijā, ja tas ir ārpus Latvijas, tad situācija sarežģītāka, citi daļa diemžēl ir gājuši bojā. Bez tam ne visi materiāli patiesi vērtīgi, neatkārtojami vai vienreizīgi. Protams, būtiski arī ir tas, kam uzskata sevi vairāk piederīgu mītnes zemē vai Latvijai. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar provenances principu, kas nosaka, ka dokumenti glabājas tajā arhīvā, kur tie norākuši un nedalīti, arhīvam tomēr ir jārespektē dāvinātā izvēle. Šajā piemērā, kas ir gan vienlaicīgi, gan sliktais gadījums, testamenta izpildītājs Amerikas Savienotām valstīm nodeva arhīvam daļu no Anšela Veglīša un Veronikas Jaunelciņa arhīva. To veido neliela daļa no Anšela Veglīša dokumentiem, biogrāfiskie un saraksti, Veronikas Jaunelciņas dokumenti, saraksti, biogrāfiskie dokumenti, kā arī fotogrāfiskie
fotogrāfijas no sadzīviska un sabiedriska rakstura pasākumiem. Priekšmetu fotoaparāts un eksperometrs tika nodots fotogrāfijas muzejam kā neprofila priekšmets, savukārt skaņu platu un diapozitīvu glabājas kino fotofono arhīvam, kas ir Latvijas Nacionālā arhīvas rūpjūrvienī, tikai atrodas citā ēkā. Ata Kondroša ir ļoti nozīmīgi Trīmas kultūras dzīvē, bet nepilnīgā fondu kolekcijas sastāvdēļ tiem tika piešķirt otrā kategorija. To piešķir Latvijas sabiedriskajiem politiskajiem darbiniekiem, kultūras un citu nozaru pārstāvjiem par sasniegumu ar valsts nozīmi atspoguļojušu fondu dokumentu. Savukārt pirmā kategorija tika piešķirta fondiem ar starptautisku nozīmi. Visbeidzot, tā kā man jau ir laiks, es saprotu, ka vairs nav palicis, es vēlos ieskarties, protams, jautājumam par Minsteres arhīvu. Daļa no Minsteres arhīva ir jau nodots Latvijas valsts arhīvam, un juridiskā puse ir arī nokārtot. Ir noslēgts dāvinājuma līgums Latviešu kopību Vācijā, kas ir šīs kolekcijas īpašnieks. Tāpat tās arī jautājums, kas izskanēja pirmajā sesijā par elektroniskiem dokumentiem, tad tie jau ir ienākuši arhīvā ne tikai kā digitalizēti skanēti dokumenti, bet arī kā elektroniskā vidē radīti dokumenti. Tādā ziņā atšķirības ar papīru un elektronisku dokumentu